mūsiņu. Lai paskan, pamēģināsim šo kā intro dziesmu. Es sēžu šādi, man šādi ir no tēva. Es nezinu, tas iesmu ilgi jāskan, bet kaut kā parasti. Es domāju, ka būs mans teksts. Tad domāju, ka būs punkts, bet tam nepatīk kā punkts skan pagaidām. Man jāpēc strādāt par viņu vēl. Man balss nepatīk, viņš tāds. Šis? Nē, Mana balss. punktam. Jā, es piekrītu. Kādreiz būs pašiem savu intro dziesmu, bet šis ir skābais, saudžējs. Tur labs vibes. Jā, bipolārs vibes. Kad zvanu un tad cel. Jā, bet viņš saka, ka vajadzētu pagulēt lietās. Jā, mēs neguļam, bipolārie neguļ. Miegs nav vairs. Lai noskan tā vieta, tad viņš klusāk lēnām baigi profesionāli iztīsies. Mēs uz šito nelaidīsim materiālu. Kāpēc? Es negribu. Sākam no jauna? Jā. Labi, sākam tagad bez dziesmas. Nē, dziesma bija labi, dziesma bet labi? mēs sviestu tur dzenam. Izgriezīs ārā čist. Kā tad es griezīšu ārā? Tu zini, man, es tā pārīt palaidīšu. Katram podkastam intro būs, kurā mēs sakam, šito griez ārā, kā tev kājas ir, ko tu dari, kas notiek. Labi, dziesma noskanējusi, un šī ir 3. epizode podkastā Maiz bipolārā loka. Mans vārds Armands Leimans, es esmu programmētājs un mūžiķis, un tā ir Lidija Tirlāna, ukazu un pasākumu vadītāja un arī organizatore. Un mēs abi esam cilvēki ar bipolāriem traucējumiem. Ja kāds skatās pirmo reizi, sveiki, prieks, ka jūs mūs atradāt. Iespējams, ka no YouTube reklāmām, ko es esmu palaidis, baigi aizgājušas. Iespējams, vienkārši tāpat ierakstot Googlē bipolāriem traucējumi, jo, tagad informācijas ir vairāk. Manā laikā tā nebija. Nebija. Mēs tā informāciju cenšamies radīt. Būs joprojām visi linki aprakstā, varat kādā brīdī paskrolēt uz leju, tur būs mentālā veselība LV fórums, ko mēs kūrēsim. Un sāksim vēlreiz atgādinājumu par 116123, kas ir krīzes tālrunis, ja jūs meklējat kaut ko un uzdūrāties vienkārši bipolārajām lietām, tad, ja jūs esat krīzes situācijā vai kāds tuvinieks ir krīzes situācijā, 116123 ir numurs, kur zvanīt un jums palīdzēs biedrības kalbas, tur profesionāli cilvēku atbalsta komanda. Jā, tieši tā. Ko mēs šodien parunāsim par ēšanas traucējumiem, zālēm un jautājumiem. Nē, privātā dzīve šodien nebūs, sorry. Ko es ceļu? Ko nebūs? Es nestīsies, varam slēgt nost. Skatīsies gan, kas tur. Mēs esam interesanti, visiem ir privātā dzīve. Šodien mēs savu nestāstīsim. Bet mēs stāstīsim par ēšanas traucējumiem, par zālēm un jautājumiem, kuri tika uzdot iepriekš, bet jautājums neatceros, par jautājumiem stāstīs Armands. Jā, jautājumi tātad bija, kurā brīdī sapratām vai saprata apkārtējie, ka mēs neesam normāli, ka tas ir kaut kas ārpus ierastā. Vai tev ir stāsts par to? Ārpus normas esmu bijis kopš bērnības. Vispār bipolārie sākās 16 gados. Tev 16? Man bija 16 klasiski kā pēc grāmatas. Es aizmirstu, ka man ir jārunā mazliet lēnāk un ar skaidrāk dikciju, man māma baigi nokritizēja. Bet tev 16 gados kā pēc grāmatas, tev bija epizode pirmā mānijas vai depresijas? Depresijas man bija izteiktas, es nevarēju vispār izrāpties no gultas. Maziņa 15-gadīga aiziet uz eksāmeniem, man bija grūti, spēlēju klavieres, esmu pabeigusi mūzikas skolu, un lai uz turieni aizietu, tā bija ārkārtīgi liela saņemšanās, kā arī maniem vecākiem vienmēr ir dārs, un protams, ka man bija jāravē šis dārs un jāpalīdz stādīt dārs, un es to nevarēju izdarīt, un tāpēc es biju slinka. Mamma tā teica, ka es vienkārši... Ka tas ir slinkums? Jā, bet mani aizved 15 gados pie psihologa un tad izrakstīja kaut kādus pirmos antidepresantus, kurus es tā arī īsti nesāku dzert. Bet pēc tam es mainīju vidusskolā skolas, kodus 4 es nomainīju. 4 skolas, tu pārcēlies vai? Nē, man vienkārši sākās šitas te ar depresijām, es nevarēju vairs aiziet uz skolu. 10. klasē es mācījos ģimnāzijā, nevarēju vairs aiziet, tad pēc tam bija nākamā skola, mākslas vidusskola, jo visi domā, viņi negrib būt vienkārši skolā, viņi grib būt mākslinieci. Es izturēju konkursu 100 cilvēku uz vienu vietu, Rīgas dizaina mākslas vidusskolā iestājos uz rokdarbiem. Atkal tas pats, depresija, nevar aiziet, tad nākamā skola, un tā es pabeidzu beigu galā vakarskolā, bet uz ļoti labām sekmēm. Jo uz turieni es varēju aizrāpties, jo tur bija kaut kā, es tur varēju salikt attālināti klātienē un tā, jo uz parasto variantu es vienkārši depresijās nevarēju aiziet.
Tev nav paveicies, ka tev sākās ar tām depresijām? Man sākās ar depresijām, ar smagām depresijām, un neviens to nesaprata. Tajā laikā man bija 16, un, protams, kurš vecāks varētu iedomāties, ka 16-gadīgam bērnam ir depresija tajā laikā pirms 30, mazāk 20 gadiem. Jā. Nu jā, man atkal stāsts ir tāds, ka man sākās ar ļoti izteikti māniju, un principā laikam to var saukt par psihozes epizodi. Bija tā, ka es studēju Skotijā filozofiju Aberdīnā, un man pēc tādas ilgstošas, nav jau laikam, ko baigi slēpt, marihuānas lietošanas, parādījās negulētas naktis un tādi enerģijas uzplūdi. Es sāku runāt ļoti ātri, tērēt ļoti daudz naudu, bet ģimenei tas vēl nešķita baigi aizdomīgi. Ģimene Latvijā, cik mēs tur sazināmies, jau nezināja, ko es daru visu laiku, bet ģimene piefiksēja, ka man kaut kas nav kārtībā brīdī, kad es tiešraidē, video, streamā izvilku savu kredītkarti un nolasīju tās numurus, visus tos cipariņus, ar tādu domu, ka ja kāds skatās tiešraidi un vēlās kaut ko iegādāties, tad tas būtu uz mana rēķina. Un tad man brālis teica mammai, ok, tas jau ir kaut kas ārpus normālā, un Armandam nav labi, jo tā ir bezatbildīga rīcība, un mums vajag iesaistīties. Un tad viņi sazinājās ar mani tā brīža līgavu, izdarīja tur visu, kas jāizdara, un mani aizveda uz slimnīcu. Slimnīcā es biju diezgan tāds agresīvs, jo es gribēju nebūt slimnīcā, es nesapratu, kas notiek. Man tur noguldīja, man ieved mazā tādā telpā izolētā un teica, ka špricēs. Es teicu, neko nešpricēs, man bija es biju tāds, kāds špricēt. Un tad man vienkārši ar fizisku pārspēku kādi 7 cilvēki noguldīja, iešpricēju šprici, un es atslēdzos uz kādām 24 stundām. Varēja izgulēties. Es nebiju gulējis tiešām nedēļām tajā brīdī, jo man jau galva bija pilnīgā ķīselī. Tas bija fantastisks miegs, bet es piecēlos ar tādu vieglu reibumu, cik no es atceros, un tad jau sākās ārstēšanās, un man ārsti diezgan ātri pateica, ka tie ir iespējami bipolārie traucējumi. Iespējami, jo diagnozi var noteikt vismaz, kā man teica, ja ir vēl atkārtota epizode. Jo varēja gadīties, ka man tas vienkārši bija narkotika iespaidā, gadījies noraut kaut kādu psihozi, bet viņi bija diezgan droši, ka tie ir bipolārie traucējumi. Un atgriežoties Latvijā jau pēc gadiem, laikam 2, es nokļuvu atkal Tvaika ielā, un tad diagnoze apstiprinājās. Tas bija mans stāsts, kā es nokļuvu pie savas diagnozes. Bet tad sanāk, ka tomēr šī es atvainojos viela pamodināja bipolāros traucējumus, jo es esmu dzirdējis, ka šī pati viela var pamodināt arī šizofrēniju. Tieši tā. Tā tad sanāk, ka no šīs vielas vēlams izvairīties. Tieši tā. Cilvēkiem, kuri ir noslēdzas, ir milzīgs risks, tas ir pētījumos pierādīts, ka marihuāna ir trigeris, ir palaidēja mehānisms dažāda veida mentālajām problēmām. Un tāpēc nevajadzētu lietot, vajadzētu izvairīties, un ja lietot, tad ļoti, ļoti atbildīgi. Es nezinu, kā var atbildīgi lietot šādu vielu. Nekā. Ja tev nav pieredze ar to, tu nezini, kā ir narkotikas. Es nemaz negribu zināt, kā tas ir. Man pietiek ar bipolāriem traucējumiem, man ir ārkārtīgi jautri tā, ka es domāju, es varētu iztikt arī tālāk ar savu ūdeni, kafiju un tēju un viss. Principā tā. Tev ir tā. Man ir atkal tā, ka es saprotu, ka es dzīvoju šo dzīvi pirmo un varbūt vienīgo reizi. Un es gribu varbūt kādā brīdī, kad man dzīve to ļauj, apstākļi to ļauj, paeksperimentēt ar vielām, lai paplašinātu savu apziņu. Tīri kaut kādā veidā paceļot laikā telpā. Es gan esmu ceļojis dažādos, tur ir tāds reperis Edvards, kas saka, viņš izspēlēja zvaigžņu karas purvcēmā savā galvā. Un es taču Iekurkalnā Beļņos esmu gājis cauri tādiem ceļojumiem, runājis ar nākotni, ar pagātni, ar visumu, ar kosmosu, saticies ar zvaigznēm savā prātā, tīri ejot dažādās ceļojumos. Bez narkotikām. Ar narkotikām arī varētu būt interesanti, tāpēc es neko nesolu, bet ja notiks, ja kāds man iebaros narkotikas, es droši vien nepārdzīvošu. Es domāju, ka mēs varam šo tēmu slēgt. Mamma pārdzīvos. Nē, vienkārši kā tas izklausās no malas, tu bez mazliet to pasniedz kā kaut ko,
vēlamu. Nevajag tā pasniegt, lūdzu, nedara to. Es tiešām esmu Lidija pretinieks atbildīga. Tās ir pilnīgi sauzas, Jā. un tās ir absolūti sauzas, un ir jāturās pa gabalu, cik vien tālu var gan no šīm vielām, gan no alkoholiskajiem dzērieniem un no visa, kas izraisa atkarību. Piedodiet, bet tas ir fakts, un tas katrā ziņā neatstāja nekāda veida labu iespēju. Neatstāja. Vispār nemaz. Tas ir tikai un vienīgi destruktīvi, pašam un vēl apkārtējiem un rada tikai liekas problēmas. Ja gribās problēmas, lietojiet. Nevajag. Nesaki. Nē, labi. Nē, tu pilnīgi pareizi pateici. Kurš vienkārši ir izdzīvojies pa klīnikām lietošanas dēļ, kādu padomu var iedot tādu, kā nedarīt. Mana dzīve ir tieši tā, padoms, kā nedarīt. Es sāku lietot ļoti agrā vecumā. Šausmas. Un tas ir arī, man ārsti arī teica, man ir slimnīcā teikšu ārsties, kādreiz mūžā vēl lietošu, es varu palikt par dārzeni un nokļūt tādā stāvoklī, no kura vairs nevar atgūties. Ja tagad man ir savā ziņā remisija, varbūt, es ceru, tur īšus, jo ar vecumu paliekot vieglāks tās slimības epizodes, tā arī ārsti saka, bet narkotiku lietošana ir milzīgs risks, ko, es jau esmu tāds vieglais ķipars par dzīvi, es tā baigi neuztraucos par neko, jo kā ir, tā ir. Bet tu pilnīgi pareizi pateici, jūtos mazliet tā kā nopērts tagad. Es domāju, mēs vienkārši šo saturu varam dzēst ārā, jo Nē, dzēst ārā nevajag, jo tā ir īsta saruna. Bet man nav jau ko slēpt, es neesmu atbildīgs cilvēks. Es tāpat ar naudu šķērdējos, un tas nav, man tas nav slēpjums, es par to kaunu nepiedzīvoju, jo tās ir kļūdas, no kurām es mācos. Es sākumā esmu tagad sliktais policists. Jā, pareizi, mums bija tā pirmajā sērijā labais un sliktais bipolārais. Jā, es sāku kaut ko te... Bet, tu esi tieši labais policists, es esmu tas sliktais, kas saka, ka esmu gājis, esmu cauri dažādām vielām un tripojis, un tas nav... Es nezinu, es laikam nožēloju. Man ir grūti saprast. Es nevaru pagriezt laiku atpakaļ, es nevaru būt skaidrs kā stikliņš tagad pēkšņi un mainīt savu dzīvi. Ja varētu, tagad gan es kaut ko pateikšu labi. Ja varētu, es nekad nebūtu ķēries klāt narkotikām. Ja es varētu to pirmo reizi neuzpīpēt, pirmo reizi neizjust to kaifiņu pēdiņos, to mākslīgo sintētisko prieku, ko var iegūt arī citos normālos veidos, sportojot, braucot riteni, spēlējot futbolu. Es nebūtu lietojis, jo tas, pie kā tas mani novedis, šīs ir 15 reizes slimnīcā un daudz pieļautas kļūdas. Lūk, šī ir pieredze, kas ir jāceļ ārā, pie kā noved šāda veida vielas. Un patiesi var gūt prieku un var gūt gandarījumu, sportojot, veselīgi ēdot, cenšoties sevi sakopt, cenšoties atrast prieku kaut kur citur, piemēram, es neteikšu tur lasīt grāmatas, bet var rakstīt grāmatas, tas ir krietni interesantāk. Lūk, tā kā noteikti ir jāizvērtē 100 reizes pirms kaut ko dara. Tas būtu droši vien mans iestarpinājums, un es vienmēr to cenšos darīt, neatkarīgi no tā, ka es esmu mentāli ar šīm te problēmām sirkstu ar bipolāro, un man tas ir paņēmis diezgan lielu dzīves robu. Izkodis ārā un, protams, savākt savu dzīvi atpakaļ, tas ir ārkārtīgi grūti, smagi sarežģīti, jo tie lēmumi tika pieņemti it kā pāratbildīgam cilvēkam, šitādā, pat var teikt, naivumā un neziņā un pilnīgi tajā mirkļa kaut kādā, mirkļa, negribu teikt vājumā, bet mirkļa negudrībā. Un tādā veidā es esmu diezgan ļoti ietekmējis savu dzīvi slikto pusi, tā ka šobrīd es pat nevaru savākt viņu atpakaļ normālā kaut kādā paskatā. Es esmu izmētājusies pa visurieni, man nav īsti vietas, ko saukt par mājām, un es esmu sačakarējis pa lielam visu savā dzīvē, ko viens varēs sačakarēt. Un pie tā man ir novedusi šī saslimšana. Laicīgi neatklāta, laicīgi neārstēta, un entās mācību iestādes, entās augstskolas, neviena nav līdz galam ne pabeigta neko, entās laulības un kaut kas ne šis, ne tas, jo visu mūžu esmu gribējusi dzīvot kārtīgu, normālu, labas kvalitātes dzīvi. Esmu no mazotnes sapņos, ka man būs ģimene, suns, 3 bērni, māja, zālājs un vēl nezinu ko, bet visu savām rociņām caur bipolāriem traucējumiem esmu veiksmīgi sačakarējusi.
Līdz ar to es arī varu sniegt padomus, kā nedarīt. Var skatīties man Instagramā, Lidija Zemsvītra Terlāna, un skatīties, kā nevajag darīt. Es tur sīk smalki aprakstu, arī TikTokā lieku video, kā nedarīt. Lūk, tā kā es esmu konkrēts, totāls sēdošs šeit piemērs, kā nevajag darīt. Un Armands ir tieši tāds pats piemērs. Nedariet, kā Armands darīt. Nē, redzi, tu kļūdies. Es esmu piemērs, kā nedarīt, jo es pieļauju kļūdas savā ziņā apzināti. Neviens jau man neliek darīt tās lietas, ko es daru. Bet tevi, tā kā tu neizvēlēs to. Tu nepieļauj tās kļūdas tā ziņā, ka tu nedaries un nedarīji sev pāri apzināti. Tā ir slimība, kas tevi dara pāri. Nu, tās ir tās nekontrolētās garstāvokļa svārstības, jo tajā brīdī, kad ir smagā depresija un, piemēram, kādas attiecības vai tāpat laulība, un tas viss liekas tāds drūms mākonis, un liekas, ka šausmas, viss ir tik slikti, viss ir tik drausmīgi slikti, un man ir jāmaina kaut kas, un ko var mainīt, protams, tās ir attiecības, un uzreiz no viņām ir jāiet projām, vai arī ļoti slikti ir augstskolā, ja, tur nevar, piemēram, darba vietā kaut kādā, tur no 8 līdz 5, tur nevar vienkārši izvilkt to visu mentāli un morāli un fiziski un nekā, un ir slikti, ir depresija, un ko var darīt? Protams, ka kaut ko mainīt, un tas ir tas veids, kā mēģināt palīdzēt sev no parocīgiem līdzekļiem, es pat tā varētu teikt. Tie ir kaut kādi parocīgie līdzekļi. Pirmais, ko, es nezinu, cilvēks izdomā mainīt, ja, ko mēs varam mainīt, tas ir vide apkārt, cilvēki apkārt, kaut kādas lietas apkārt. Mēs vienkārši cenšamies kaut ko mainīt, lai palīdzētu sev. Nu, man tā ir tā mētāšanās, mukšana, un tas man ir novedis līdz tādam diezgan punktam, kur es tagad pamazām, dzerot zāles, cenšos izkarpīties ārā, vēl nav sanācis. Jā. Bet sanāks, jā, es domāju. Es nezinu, man vairs nav ne ticības, ne cerības, nekā. Viss man ir. Tu esi padevusies? Bet, protams, tad neizskatās. Es vairs neticu zāļu spēku. Tagad tu man nesi cauri, man liekas. Nē, nopietni. Viss man liekas, ka mans vilciens ir aizgājis un ir viss slikti un tā tālāk. Un es varu tikai veidot šo saturu kaut kā, lai pasargātu citus cilvēkus, jo man pašai viss ir tajā vienā vietā, par kuru skaļi nerunā. Vot tur tas arī viss ir. Tiešā un pārnestā nozīmē. Bet mēs varētu paturpināt parunāt par ēšanas traucējumiem, kas ir... Pagaid, mums vēl otrais jautājums. Vēl otro jautājumu atbildam. Okay. Otrais jautājums bija par diagnozi. Kā mēs zinām, ka tas nav, piemēram, BPD? Un te es varu teikt vienkārši. Jā. Ārsti to izlemj, ne es pats. Nē, es esmu saņēmis tāds interesants komentārs un vēstules, ka es pēc mīmikas izskatos kā borderlines, un mēs izskaidrosim uzreiz borderline disorder, jeb emocionāli nestabila personība, tie ir ļoti līdzīgi kā bipolārie, bet ar self-harmu viņi ir tie, kas es sev dara pāri. Tie ir robežšķirtnes traucējumi un self-harmi, ka dara sev pāri kaut kā. Jā, un tur ir ļoti līdzīgas mānijas un arī depresijas ir tie stāvokļi, taču tie ir tie dusmīgie cilvēciņi, kas var aizsvilties no kā, sākt klupt virsū, kļūt agresīvi sekundes laikā, tad pēkšņi tās emocijas mitējas un cilvēks sāk raudāt un pārdzīvot par to, kas ir tikko noticis, viņi ir nekontrolējami. Vismaz manā pieredzē ir bijušas tādas attiecības, kurā cilvēkam bija šie robežšķirnes traucējumi, un tas bija ļoti grūti dzīvot kopā, jo, principā, tas cilvēks var aizsvilties sekundes laikā, un, jā, man bija grūti toreiz, man tad vēl nebija mani traucējumi sākušies. Bet, vienkārši, tas atbildot uz jautājumu par diagnozēm, to nosaka ārsti, viņi zina labāk, tāpēc viņi ir mācījušies, tāpēc viņiem ir pieredze. Un var jau palasīt arī vienkārši pats, paprasīt kaut vai mākslīgiem intelektam, kādi ir simptomi, un saprast, ka mūsu diagnozes mums diezgan trāpīgi ir uzliktas. Mēs atšķiramies ar Lidiju, man nav tik izteiktas depresijas vairāk, es vairāk, Man ir jauktās epizodes. Jauktās epizodes ir īpaši pretīgas, jo, ja ir, pieņemsim, bipolārais 2, kur ir pārsvarā depresijas mēs varam kupēt ar antidepresantiem, un cilvēks var kaut kā, daudz maz ok, tā kā eksistēt, dzīvot, jā. Vai arī ar bipolārais 1, tad dod tos pašus neiroleptiķus, kupē to māniju, arī, paralēli tie stabilizatori manā gadījumā, es nezinu, ko man,
man ir tāds bezgalīgais sapnis, kas var mainīties dienas laikā mānija depresija vai arī kaut kādas 2-3 dienas depresija, tad atkal man ir nedēļa mānija un es neguļu normāli, es guļu, bet nenormāli un ārkārtīgi nogurdinoši. Jauktās epizodes viss sarežģītāk tā kā ārstējās un tas ir ļoti pretīgi. Izpausmes ziņā. Tā kā... Man ir cikliski, ka man kaut kā pusgadu varbūt depresija un tad tā kā mēnešiem mānija, kad ir pacelājums un kad es esmu enerģisks un neguļu. Šobrīd viennozīmīgi ir hipomānija vai kaut kas uz to pusi, jo es nevaru īsti aizmigt. Es guļu, vakar gulēju 2 stundas ar pārtraukumiem, mazliet pa dienu, pasnaudu 11 minūtes, bet es pieceļos bez modinātāja 3 stundas agrāk nekā man uzlicis modinātājs. Un tas ir diezgan briesmīgi, jo ir ļoti grūti fokusēties darbam. Ir grūti saņemties, jūties nogurs visu dienu, jūties ar tādu mīglu galvā dažreiz. Un tās zāles iespējams, ka būs jāpamaina. Man kā reiz ir vizīte pie ārstes pēc 3 mēnešu pārtraukuma. Būs jārunā, kad kaut kas sākās un varbūt kaut ko vajag piekorģēt terapijā. Jo tas ir normāli, ka terapija tiek korģēta. Nav visu mūžu tā, ka ir viens zāles. Man ir piemeklētas tagad ļoti labas zāles, kas ir ilgi kalpojušas, bet diez vai viņas būs atbilstošas mānijai. Man vajag kaut ko papildus miegam. Es vakar neiedzēru miega zāles, es parasti iedzeru tagad miega zāles. Mamma atgādina arī, ka vajag iedzert, jo bez tām es nevaru iegūt pilnvērtīgu miegu un tad dienu norakstīt. Man atkal ir ar to miegu tā, ka man ilgi var nenākt miegs, bet es tās 6 stundas tāpat kaut kādā veidā sakasu. Tad, respektīvi, tā ir no tās nākamās dienas kaut kāda rīta daļa bez tāpatām, jo man reiz psihiatra viena teica, ka tās smadzenes sakasīs to miegu vai kā. Nu, tā kā kaut vai pa bišķiem, kaut vai tev pa tām minūtēm, bet sev to nepieciešamo laiku smadzenes tāpat savāks. Un tas ir arī manā gadījumā. Jā, es varu teikt, ka man ir problēmas ar miegu, ka es varu naktīs negulēt, aiziet gulēt 3-4, bet tāpat es pagulēšu tās savas 6 stundas, būšu augšā 9-10, bet kaut kādā veidā man tur salasīsies tās miega stundas. Okay. Es domāju, tagad varētu mēģināt par ēšanas traucējumiem, jo man tā ir diezgan sveša tēma, izņemot to, ka es, piemēram, aizmirstu paēst mājās, jo man galvā nav tas, ka man vajag ēst. Es atopos, ka tagad jau sāp vēders no neēšanas. Es domāju, mēs varam mazliet par zālēm. Kā mēs ierunājāmies, zāles, ja ir izrakstītas, ja ir ārsts izrakstījis zāles ir jādzer. Un ļoti bieži, piemēram, es saņemu arī pati padomus, ka jā, bet tu būsi atkarīgi no zālēm, tu visu mūžu tagad būsi tā kā pieķēdāti pie zālēm, beidz taču dzert tu tās zāles te vindē, tās ir tā kā narkotikas UTT. Ja ārsts ir izrakstījis zāles ir jādzer, punkts. Obligāti. Un mēs nevaram izvēlēties dzert vai nedzert, jo es zinu, ka ja es nedzeršu zāles, mani aiznesīs kaut kur uz mēnesi un es savākšu savus mantiņus, iemetīšu mašīnā un pārvākšos, es nezinu, uz citu reģionu vai uz citu valsti, kas jau pieņems sliktus lēmumus, jo tev priekš manis labus. Uz to brīdi labus, bet pēc tam tie lēmumi atspēlēsies ar kaut ko sliktu, jo es būšu reāli viena pati ar savu meitu kaut kādā nezināmā jaunā reģionā, man būs atkal viss jāsāk no nulles, kas ir jau darīts 100 reizes, ko es jau māku darīt. Es esmu jau apsviedusies un es to izdarīšu, bet tas būs atkal man paralēli jau visam bipolārajam, atkal jauna piepūle, visu radīt no jauna, atkal atrast sev jaunus draugus, atkal atrast sev jaunu vidi un tā tālāk izveidot visu, un tas atkal paņems laiku. Tie ir, var teikt, atkal 4-5 gadi no manas dzīves norakstīt, vai es jaunā vietā uzbūvēju savu Lego no jauna. Līdz ar to, nē, mēs dzeram zāles, nē, mēs neklausamies, es atvainojos nevienus padomdevējus, piedodiet mani, mīļie padomdevēji, ja jūs skatāties šo, es ļoti novērtēju jūs padomus, bet es nevaru nedzert zāles, jo citādi būs pilnīgi savs, un visticamāk pārākšos ļoti tālu no jums, dārgie padomdevēji. Un mēs nevarēsim satikties, bet jūs taču to negribat, vai ne? Jā. Tā kā, jā, par zālēm viss ir skaidrs, tagad varam pie ēšanas traucējumiem atgriezties. Ēšanas traucējumi ļoti interesanti padarīšana. Es ar ēšanas traucējumiem sirkstu paralēli bipolārajam, kaut kādi savi 10 gadi jau būs, bet man tas tā, uznāk, tad atkal mazāk, tad atkal uznāk, tad atkal mazāk. Man mainīja pagājušajā vasarā zāļu terapiju meklēja, tad atkal es biju no dažām zālēm tā kā pieņēmusi svaru, kas priekš manis ir ļoti liels,
psiholoģisks izaicinājums, jo, ja man nāk klāts svars, es jūtos tiektiešanas traucējumi, es jūtos ārkārtīgi slikti, es jūtos pilnīgi nekā, mana pašapziņa ir pie grīdas kaut kur, un viss, un man sākās panika, un ārprāts, un viss, un tā tie ēšanas traucējumi man 10 gadu garumā ir, es visu laiku, visu šo 10 gadu laiku, pat vairāk laikam man tiešanas traucējumi ir. Visu laiku piedomāju, ko es ēdu, visu laiku cenšos izslēgt kaut kādas ēdienu grupas. Šobrīd ir tā, ka es neēdu jau gadiem baltmaizi, visus miltu produktus, neko es ēdu maizes vietā galetītes, rudzu galetītes, kukurūzu galetītes, un tas ir arī viss, un es cenšos miltus kā tādus ārā, kūkas, kaut kādas būciņas, tas vispār man jau gadiem nav. Un visi saldumi, protams, skaidra lieta, alkoholiskie dzērieni, saldinātie dzērieni ir ārā, un visādi, es nezinu, cūgaļas izstrādājumi, gaļu es ļoti tā, skatos, es viņu to gaļu ēdu, bet ļoti cenšos, kaut kādas 2 reizes nedēļā vai tur, jūras veltes, jā, katrā ziņā rieksti, tādas. Bet vai tā nav diēta, vienkārši sava veida, ar ko izvēlas kā tie traucējumi? Priekš manis iespējams tā ir mana kaut kāda komforta diēta, ko es klausoties savu organismu, esmu priekš sevis izveidojis, lai justos labi, lai man būtu tas svars, kādu es gribu, lai man būtu tas izskats, kādu es gribu. Protams, tā ir diēta. Es neko sliktu šo nedaru, es esmu vienkārši izņēmusi ārā no sava ēdienkartes loka, miltus, saldumus, alkoholiskos, saldinātos dzērienus, gaļu šatad, un kaut kā tā. Tas izklausās, ka dzīvo veselīgi, tev ir veselīgs uzturs patiesībā. Līdz brīdim, kad kļūst neveselīgs, kad entās dienas, piemēram, vai mēnešus vai nedēļas ir tā, ka, kā tu saki, aizmirst pārēst, tad brokas pusdienas vakariņas ir 7:00 ar mazām porcijām, un tas svars vienkārši sāk, tā kā kristies, bet šobrīd es cenšos sakot tam visam līdzi, lai man ir proteīns, tur vēl nezinu ko, kaut kādus tur šitos te mēģinu ievērot, bet ēšanas traucējumi viens simptoms ir tāds, ka pirmkārt tā ir neēšana, kas ir mans gadījums, jo es cenšos maz vai pat ir reizes, kad es nepēdu, un tad vakarā tur bišķiņ kaut ko un tā, un pārspīlētie treniņi. Man sākās mānijās, man mānijas tādas, ka es naktīs vakaros es sāku trenēties tā, ka izvelku paklaiņu, man ir tad jātaisa plankas, atspiedienus, jāvingro prese, tur viss, un man tas ir, var teikt, ļoti bieži katru nakti. Jo man liekas, ka šausmas, man būs rokas ļengans, es palikšu resna, kā es izskatīšos, jēziņ, un man ir tā deformētā sevis uztvere. Tie ir ēšanas traucējumi, tieši šādi viņi izpaužas, jo ir anoreksija, bulimija, mēs to zinām. Man vairāk tā kā uz to anoreksijas pusi reizēm aizbrauc. Nav tā, ka es pāēdu neju vēmt, tā nav. Man ir drīzāk, ka es cenšos samazināt ēdiena daudzumu, ko es uzņemu, un pastiprināt trenēties, un tad respektīvi to svaru tā kā skatīties, un kad man ir komforta svars kā tagad es jūtos reāli labi, tagad es esmu tajā savā svarā, kur man kompleksi netrauc. Jo, ja man būtu vairāk kaut kas, es mocītos kompleksos, un es nevarētu vispār normāli neko, man būtu tas prāts tā, ka, viss slikti pie grīdas, ja es pamanu kaut kur tauciņš, viss man uzreiz ir viss, tad es sevi sodīšu, tad es neēdīšu, tad, tie ir tie ēšanas traucējumi. Diemžēl. Tas vispār diezgan šausmīgi izklausās, ka tu sevi tā, man ir, ja es, piemēram, kāzās es arī tortas neēdu. Man pat ir tā, ka man nes un es atsakos, jo, ja es apēdīšu to tortas gabaliņu, es nomocīšu sevi vainas apziņā pēc tam, kaut kādu dienu, 2 es mocīšu, es sevi grauzīšu, ka es esmu tur tā kā ēdus to torti, un man tā torta ir kaut kur tur uzkrājusies. Bet, ja tu apzinies, ka tie ir traucējumi savā ziņā, varbūt, ka tu tāpat, es vienkārši cenšos saprast, jo man ir tā, ka es diži, kaut arī man vajadzētu, es varbūt neievēroju to pareizo ēdienkarti un man nav kompleks arī par savu punci. Vīriešiem ir savādāk. Okay. Es vienkārši domāju tā, ka vīriešiem ir savādāk. No vīriešiem mazāk sabiedrība prasa, no sievietēm sabiedrība pieprasa. Jo, ja sieviete neiztīsies pēc kaut kādiem vispār pieņemtiem no
50. gadiem kaut kādiem standartiem, ja nebūs tur slaida, perfekta mājsaimniece, gariem matiem blondīne, piepumpētām lūpām, tagad, ja modē, botoks sejā, tad, viņi vienkārši neatbildīs kaut kādā sabiedrības tajā grupā, kur viņa vēlas atbilst. Jo, neizskatās, nav. Un tāpēc, Bet sabiedrība, kādā ziņā, man liekas, tev nepareizā sabiedrība ir apkārt, jo manā draugu lokā nebūtu tā, ka tevi nepieņemtu, tad, ja tev būtu bišķiņ tauciņš. Nē, tev jāsaprot, ka es sevi tādu nepieņemu. Es sevi tādu nepieņemu, un tādēļ ir tie ēšanas traucējumi, ka es nevaru sevi pieņemt. Tas ir gļuks. Bet, protams, jo, ja tas nebūtu gļuks, tad nebūtu ēšanas traucējumi. Okay. Es sapratu, kas ir ēšanas traucējumi beidzot. Tas ir gļuks, un tas ir manā galvā, un tas ir svaros kāpšanu uz svariem, šitā histēriskā, psihiskā kāpšanu uz svariem, un tie cipariņi tur tos kilogramus skatos un visu, un tur pilnīgi tā, kā aiziet ciet. Un man tādi sāsinājumi ir periodiski, tīpaši uz vasarām, man sākās pavasaros, rudeņos arī. Es cenšos tā sevi turēt kaut kādā formā, lai es jūtos labi, bet tāpat laikā es saprotu, ka es sevi nomoku ar to, sodu, vingrošanu, visu lieku pa virsmu. Piemēram, ja es kaut ko apēdu bišķiņu vairāk, tad es zinu, ka es to novingrošu nost un es vingrošu līdz man spēka nebūs. Tā, ka vispār. Tā izpaužas ēšanas traucējumi. Es nezinu, kā citiem, bet man var šādi. Interesanti tiešām. Jā. Jo, protams, mēs varam rakt dziļāk, ja skaidrs, ka pēc ir ēšanas traucējumi saistīti ar izskatu, jo prātā ir tas tarakāns, ka, ja es slikti izskatīšos, man neviens nemīlēs, vai ne? Fakts. Galvenais, ka cilvēks labs, man šķiet. Nav gan galvenais, ka cilvēks... Oi! Ko? Smukam jābūt, ja? Bet, protams, kā? Mums taču, bet... Cik jūra ir sēkla tomēr? Nav sēkla. Es arī esmu tādā profesijā, kur, vēl tas man ir bišķi, ka jā, tev ir jāvada, tev viss kārtās, pagadās. Labi, tev ir citādāk. Man kā nūģim programmētājiem sēž mājās, man neviens neredz, viss ir kārtībā, var paslēpties savā alā. Es neslēpjos vairs savā, es slēpos savā alā, bet tad arī es mocījos ar ēšanas traucējumiem un neko neēdu. Jo alā arī jāizskatās ir labi. Okay. Bet, protams, kā savādāk? Es pat nezinu, ko piebilst. Tev nav ko piebilst. Man nav ko piebilst, es macētu uz vārdiem. Tas ir sieviešu stuff. Sieviešu stuff. Un arī savā ziņā šos kompleksus piedodiet, bet iedzen vīrieši. Sorry, bet tas ir fakts. Es vispār piekrītu. Ar kaut kādiem saviem komentāriem es atvainos, jo reizēm pat viens teikums pateikts tizli var izraisīt veselu jūru ar visādiem kompleksiem un kas noved pie ēšanas traucējumiem. Viens teikums. Kaut vai elementārs tizlis teikums, tu pa daudz pie leduskapjēji. Vai arī tu atkal rīj. Vai arī, ko tu atkal tur ēdi? Cik var ēst? Vai arī, nē, taču tu to sieriņu būs rasna. Viss, sievietē tas ir tā kā klikšķis, viss uz redzēšanos ēšanas traucējumi ir sākušies. Un vīrieši ir tie, kas visvairāk mūsos iedzen šos kompleksus par izskatu, jo viņi nezin, ko paši grib. Bet kāpēc ņemt vērā vīriešu viedokli? Tāpēc, ka prātam tas, zemapziņa. Ar prātu tu saproti, kāpēc neņemt vērā, Ej un zemapziņā izskaidro. Tas iesēžās, viss tas ir gļuks, un lai vai kāds pēc tam tur vīrietis, lai vai ko tur mainās dzīve, iet tur tālāk vai ko, tas viens teikums sēdēs visu mūžu. Un tādēļ ļoti ir jādomā, ko mēs vispār sakam viens otram. Mēs jau nedomājam, mēs jau speram ārā ko pa pala. Mēs jau dzīvojam vispār kā pa pala, kā pagadās. Bet fakts kā tāds, ka šie, diemžēl, tādi teikumi, piezīmes atstāja tālijošu šo te... Sekas, rātas, brūces, traumas. Drausmīgi. Un to pēc tam pat psihoterapeits nevar salabot. Zini kā, man visu mūžu bijis tāds uzskats, ko es iemācījos no Donalda Daka bērnībā, ka sist var ar akmeni, sist var ar koku, ja sit ar vārdiem, to uztver kā joku. Neuztver. Neuztver kā joku. Es esmu dzīves piemērs. Es neuztveru kā joku, un es esmu saņēmusi savulaik tādus interesantus komentārus un piezīmes. Un iespējams arī tas ir veicinājis šo manu deformēto uztveri pret sevi, jo tik tiešām, ja es ēdu kaut ko vairāk, vai ja es atļaujos apēst kaut ko vairāk, es sev nograužu. Un tā ir bijis vienmēr.
Bet tāpat laikā es arī zinu, ja man bišķiņ kaut kas pienāk nost, ka es varu uzsēdināt sevi uz tās drastiskās diētas, par kur es runāju, nogriezt visu. Bet mans raksturs arī to atļauj, jo man ir tāds raksturs, ka, ja es saku, ka es neēdīšu, es arī neēdīšu. Vai arī es saku, ka es to nedzeršu, es arī nedzeršu. Un man nevar pierunāt. Un es sevi nomocīšu, bet es dabūšu atkal to rezultātu. Šādi ir ēšanas traucējumi. Tā kā, dārgie, cienījamie kungi, domājiet, ko jūs sakat. Nesapratat visu, kas jums tur uz tās mēles ir. Atbild pa bazaru vajag. Jeb no rajona šis ieteikums. Jā, ieteikums no rajona. Ieteikums no rajona, Filtrē, ko runā, jā. Tiešām, un tas pats arī attiecās uz dāmām, arī domājam, ko mēs sakam, jo arī mēs spējam radīt tāpat otrādi kompleksus vīriešiem, ka viņi pēc tam nabagi nezin, kur rāpties, un vairs nevar nekur aizrāpties, un tas sēž zemāk par zāli. Diemžēl. Tā mēs traumējam viens otru, un tur īstenībā nav sakas šobrīd ar bipolāriem traucējumiem. Tagad šis ir attiecība. Nē, kas tās nav attiecība? Tas ir vienkārši, kā mēs runājam viens ar otru. Attieksmes jautājums. Savstarpējās attiecības. Jā, attieksme rada attieksmi, un vēl man ir uztatuvēts be kind. Jā, lai vienkārši cilvēks izlasa, un man nesaka visu, kas pagadās viņam tur, lai neizlādējās uz tevi un neizkāž. Jā, jo es neesmu nekāda atkrituma tversme, Zibens noglēs arī tu neesi. Uz kuru var teikt visu pēc kārtas, un šo tetovējumu es uztaisīju speciāli, be kind, un jā, tur ir arī semikols, un semikols, kā mēs zinām, arī ir starptautisks simbols, kas simbolizē ko? Ka tu esi par pašnāvību gājis cauri domām? Nē. Tās ir tās domas vai tie, kas sirkst ar mentālām saslimšanām, kur ir šis kā simptoms. Tas ir arī tas, ka tie nav tikai tie, kas ir mēneši, bet vispār tie, kas vispār ietver šo tēmu, jo mēs zinām bipolārie, depresija un visi šitie tur ir tā kā simptoms atsevišķi, ka tādas domiņas var uznākt. Un tādēļ tas ir tāds starptautisks simbols, ka mūsu stāsti vēl nav galā. Un es izvēlējos, to be kind, lai cilvēki pret mani ir laipni, pret sevi ir laipni, un lai vispār cilvēki ir laipni viens pret otru, jo, citādi būs auss. Mēs vienkārši, es nezinu, kas ir mums notiks, mēs vienkārši izmirsim. Mēs sāpināsim viens otru tik tā, ka būs slikti. Tas, ko es domāju, ko mēs varbūt cenšamies pateikt, ka vajag vairot to labo, vajag vairot labos vārdus. Un tāpēc pie šī pieturoties, šis ir tas brīdis, kad jānospiež laiku šim podkāstam, nospiediet tos sirsniņus, iedodiet mums tās sirsniņas. Es ļoti novērtēju joprojām, kā apmācis, skatos visus analītikas. Jā, viņš ir apmācis to, es esmu apmācis Cipariņi paliek lielāki, man tas patīk. Es esmu uz ēšanas traucējumiem apmāta ar ēšanu, pilnīgi jums aizbrauc uz tiem cipariem, tā kā nospiediet to sirsniņu, lai Armands var gulēt maz ilgāk, lai viņam miers ir. Jo citādi ir pilnīgi savs 2 stundas guļ un slēpu spaidu podziņu. Līdīt, man jau tā arī ir. Tā ir, taču. Redz, tas sejas rakstīts. Es sūtu screenshots ar analītikas datiem, cik mums laikojuši, mums laiku pasties, cik daudz. Jā, es sūtīšu savām pusdienām. Tagad ir mans patiesības brīdis. Kāpēc tā ir? Jo man ir komplekss no bērnības, ka es neesmu pieņems, ka es cilvēkiem nepatīk. Es biju super milzīgs čalis, trekans, dušīgs, liels kā valis. Un man nebija īpaši daudz draugu, man bija draugi internetā, kas nezināja, kā es izskatos. Es čatoju bērnībā ar cilvēkiem no Amerikas, Anglas un bazarēju. Un, jo tur bija mani cilts, mani tie datoristi, tie nūģi, kas arī tādi pašdroši, kā es biju lieli dušīgi. Tas varbūt nav tik svarīgi, man bija komplekss pamatīgi par savu ārējo izskatu, un man es laiku jutos nepieņemts, un pirmās attiecības arī man bija nevis kā smukajiem klases biedriem 16, 14, 13 gados, man bija jau, kad es biju sasniedzis pilngadību. Un tas savā ziņā atstāja uz visu mūžu kaut kādas sekas, ka tu centies nevar būt izpatikt, iepatikties, bet ka tu gribi tā pieņemts, un ka tu gribi zināt, ka cilvēkiem patīc, vai ka tu neesi viņiem uzkāpis uz važacīm, vai ka viņi to neienīst, jo man visu laiku ir domas, bet viņš varbūt kaut ko par mani sliktu padomās. Arvēt, cik mums īstenībā šausmīgi pietrūkst visiem mīlestības un pieņemšanas briesmas, ne? Un es domāju, ka tie, kas mūs skatās, viņiem ir the same story, vienkārši lielākai daļai noteikti. Mums kaut kāds tarakāns, ka mūs nemīlēs, mūs nepieņems, mēs esam greizi šķīdi nepareizi un vispār. Tas gļuks arī gļuks. Tas ir gļuks. Jo tā jau cilvēki nav ļauni viens pret otru apzināti, un liekas, ja vien tas nav kaut kāds sociopātisks gadījums. Tas ir vienkārši kaut kāds atkal vecais labais teikums vai piezīme kaut kādu un viss.
kaut kas nepateikt, kaut kas pateikts tā nepareizi vai nepārdomāti vai jāsāk. Bet labākā daļa, ka mēs arī mēs nevaram izvēlēties reizēm, tu izsper un visu. Jā, un tad pateikt to, izliet ūdeni jau vairs nesmēl. Cik tā saka, bet var jau sastāvcīt, ja vajag cenšās. Un tīpaši uz bērniem tas attiecas, jo mēs reizēm saviem bērniem pasakam kaut kādu tādu čerņu, ka tur tālāk pat nav kur jau, un tas bērns jau viņš varbūt tā neizrādīs, bet aizķersies un visu mūžu mēģina pierādīt vecākiem, ka hei, mīlēt. Jā, pierādīt, tas pierādīt vecākiem arī, ka tu esi vērts, ka tu esi pietiekams. Es tagad teiktu galvā cauri visām savām bērnības traumām, kas man ir pateicis un kas man ir sāpinājis, un tas ir baigi žostka, tā saka. Jā, bet mēs nerunājam šobrīd par bipolāriem, bet mēs runājam īstenībā par vēl svarīgāku tēmu, kas skar tikai mūs, kas skar vispār cilvēks ļoti daudz, man liekas, daudz ies šim te cauri. Jā. Bez tiem bipolāriem mēs esam arī parasts cilvēks. Jā, iedomājieties, mēs esam arī vienkārši cilvēki ar emocijām, ar kaut kādām tādām jūtām un tā joprojām, un mēs domājam savā galvā. Un mēs redzam pasauli varbūt krāšņāku, gribas tā teikt. Piedzīvojam viņu vairāk varbūt kaut kā nekā vajadzētu. Jā, nekā vajadzētu. Tas ir pareizi piezīme, jā. Bet tāpat laikā mēs esam arī vienkārši parasti cilvēki, mēs ne ar ko neatšķiramies, es atvainojos īpaši. Mēs izskatāmies tāpat, mēs daram lietas, visu vienādi daram un vienkārši... Mēs neapdraudam apkārtējos vai sevi lielākoties. Tas ir manuprāt svarīgi piezīme, jo varbūt pēc kaut kādām pirmajām sērijām kādam varēja šķist, ka es konkrēti esmu tāds ritīgi dulais, kuram tur ir problēmas ar atmiņu, kurš neatcerās un neatbild par padarīto, jo es teicu, ka to ir izdarījis Pagāns Armands. Un tā kā Pagāns Armands, es nevaru uzņemties par viņu atbildību, ko viņš dara trakumā, nav jau tā. Tas ir teikts tādā puspatiesībā, pa jokam. Es, protams, jūtos vainīgs un atbildīgs par lietām, kuras esmu darījis pār cilvēkiem, sāpinājis. Tas ir neticami, kā mānijā, kā psihozē, kā epizodē es varu sāpināt ar vārdiem cilvēku, ko es mīlu visvairāk pasaulē. Un es to pārdzīvoju, un tas ir šausmīgi. Bet tas ir... Es nezinu, es nostīgi bimbāšu. Neraudi. Tā gadās, un patiesi tā arī gadās, un mēs, diemžēl, daram to, ko mēs negribam darīt. Mēs to ārkārtīgi ļoti nožēlojam. Mēs mokamies, sirdsapziņa mūs vienkārši nograuž, drausmīgi nograuž, un mēs mokamies gadiem par kaut kādām lietām, un tā galīgi nāk, ka mēs neuzņemamies atbildību, mums tagad viss vienalga. Nē, jā, slimība ir, mēs reizēm nekontrolējam, mēs sāpinam cilvēkus, diemžēl to negribot, tā tas ir fakts, un mēs neesam kaut kādi, no kā ir jābaidās, no bipolāriem cilvēkiem noteikti nav jābaidās, jo mēs cenšamies būt laipni, pieņemoši, man liekas, es visus pieņemu. Jā, tu pieņem visus. Tas ir tās joks. Jā, tas ir man. Es tiešām cenšos tā, lai visiem ir labi, un es cenšos tos cilvēkus visus saprast un izprast. Un galvenais, ka tu jau necenties izpatikt, tu vienkārši esi pēc dabas laba, un tu nevari pateikt, nevari atteikt nevienam, un nevari nevienu sāpināt, Dievs pasarg, bet man ir vieglāk mazliet tā. Nē, es jūtos kā man ir tā pāratbildība. Pāratbildība, jā. Sajūta, ka es esmu atbildīga, tā kā ne tikai par sevi, bet par visu. Par visiem, un man ir jāpalīdz, un es nevaru, ja man uzrakst un palūdz palīdz. Protams, tas, protams. Vai arī, es redzu un tā, un es cenšos neaizskart citu cilvēku jūtas. Jā. Reizēm nesanāk, diemžēl, piedodiet, bet pārsvarā es ļoti cenšos piedomāt pie tā, ko es saku, kā es saku, lai cilvēkam nerastos kaut kāds sevī tāds, kaut kāds rops un kaut kas tā kā. Tā ir iespējams pāratbildība, kā jau mēs runājām, bez bipolārās slimības ir raksturs un daba. Un vispār cilvēks kā tāds, mēs katrs esam pavisam dažādi kā cilvēki. Mums klāt ir tā saslimšana, bet cilvēki jau raksturs un personība un viss, tas jau pastāv bez tās saslimšanas arī. Ko no vecākiem ir mantots, kas ir arī kas ir iedzīts, iedrillēts. Raksturs un daba, kas mums ir uzaudzinājis visu. Tāpat arī pāratbildība un tas darba holisms. Es no bērnības neatceros nevienu brīvdienu, man nav bijušas tādas. Ja man nebija mūzikas skola, man bija jāiet pie privāta skolotāja spēlēt klavierus, ja nebija tas, tad man bija jāmācās, ja nebija tas, tad man bija jālasa, ja nebija tas, tad man bija jāiet dārzu ravēt. Man nebija vispār brīvdienu tādu kā faila, jo
atpūta ir darbības maiņa. Un, protams, es tāda arī esmu tagad. Ja nav tas, tad es daru to, ja nedaru šo, tad es daru vēl kaut ko. Un es visu laiku kaut ko daru, es nevaru nosēdēt mierā. Un ja man būtu jāsēž mierā, tagad, labi, tagad es runāju, bet ja man būtu jāsēž reāli mierā, man pateikt atpūties, es nezinu kā. Es nemāku atpūsties. Jā, būt slimnīcā tā ir, ka tu nokļūsi terapijā, tvaikielā man ir, tev ieliekuši pauzes tādā ziņā, ka tev nav vairs ko darīt. Tu nevari, tu esi ieslodināts, tu esi tādā vidē, kurā varbūt netiec īsti ārā brīvībā, kad tu vēlies, ja tā ir slēgtā tipa, un tad ir baigi. Paliec viens ar savām domām un milzīgi garlaicīgi, tu var tikai pīpēt un es nezinu. Pīpēt tur var? Var, jā, un iekšlāpos var pīpēt. Akmens. Jā, bet agrāk bija vēl trakāk, bija toaletē pīpētāja. Tu ieji toaletē, un tev visas drēbes smirt kā nepīpētājiem arī. Tas bija, tagad jau ir laika mēnešies, ir bijis remonts, tā arī pārsaucies ir par nacionālās, paldies Nacionālās psihiskās veselības centram par to, ka dalījās ar mūsu podcastu. Tas bija ļoti mīgi. Un paldies par atbalstu, un paldies, ka jūs man ārstējāt un atvainojos kādas muļķības esmu sadarījis. Sorry, turamies. Jā, bet mēs tāpat apzināmies, mēs esam apzināti bipolārie, mēs neizvairamies no savas saslimšanas, mēs neizvairamies no terapijas, mēs neizvairamies no tā, mēs cenšamies kļūt labāki. Mēs vienkārši cenšamies kontrolēt slimību, nevis pieļaujam, ka slimība kontrolē mūs. Un tas ir ļoti svarīgi, apzināties, pieņemt to kā faktu un kaut ko darīt lietas labā, jo, ja negrib pieņemt, ja nepieņem, negrib redzēt un acīm redzamo turpina sāpināt visus un saka, nē, es esmu vesels, man nekas nekaiš, bet reāli, piemēram, visi apkārt raud un viss ir slikti, tas ir cits stāsts, šis nav mūsu stāsts. Mums ir pavisam cits stāsts, mēs esam apzināti un mēs ļoti cenšamies visu saglābt. Jā, tu ļoti pareizi apzināti, man, piemēram, tas ir tagad, jo man ir bijis arī periods dzīvē, kad man šķiet, ka es vienkārši esmu Dieva dāvana, ka esmu apdāvināts otrā Jēzus atnākšanu un izredzētais, un ka man ir spējas un tā, un tas gan bija ļoti pašā sākumā, kad es vēl nezināju par to slimību, es diezgan ātri pieņēmu, ka man viņi ir, bet mānijās brīžiem uznāk, ka tev šķiet, ka tu esi telepāts tomēr, un man vismaz ir tādās psihozes brīžos, kad man liekas, ka tās zāles ir industrija, farmācijas industrija, kas man galvenais klasiskās šīs tādas sazvērstības teorijas, kurām nevajag sekot, tie ir maldi, vai klausīt ārsts, viņi ir gudrāki par mums, par mani vismaz. Nē, vienkārši, diemžēl, ir šāda saslimšana un bipolārie traucējumi, taisni tāpat kā šizofrēnija un UDHS un vispārējais. Un arī kā diabēts, un arī kā lausta kājas. Ir jārastē. Un jārastē šajā gadījumā ir ar zālēm. Punkts un viss ir izsmelts jautājums. Nav citu variantu. Ja grib, labas kvalitātes dzīve. Ja negrib, ja grib iet pa viņiem, vienkārši tu peldēt un tādā pašā garā kā līdz šim, bet lūdzu, tā arī ir izvēle. Jo, lai vai kā mēs sakam, jā, mentāli slimi cilvēki, bet klausieties, visiem ir izvēle. Visiem cilvēkiem ir izvēle. Var izvēlēties ārstēties, var izvēlēties dzīvot tā kā līdz šim un izlikties, ka nekas nenotiek. Viss? Tieši tik vienkārši. Tu ļoti pareizi saki, un tas, kas ir mūsu notur virs ūdens, ir tas, ka mēs ārstējamies. Mēs katru dienu izvēlamies dzert zāles. Jā. Nevis pieņemt visu kā pats par sevi saprotams, sajies, nesies. Nekas nesies, viss būs tikai sliktāk. Ļoti atbildīgam par to, ka zālītes ir jādzer. Un tiešām, ja gadās aizmirst arī, tad ir... Nē, tur ir, protams, dažādas situācijas aizmirst zāles, iedzer laicīgi vēl kaut ko, bet tāpatām, tur ir tas... Tur turpina to schēmu ārsti izskaidro. Ārsti izskaidro, ko darīt arī, jā. Protams, mēs nevaram ietekmēt pilnīgi visu, jā, dzīve ir dzīve, paņemam līdzi vai beidzās tās zāles, nenopērkam laicīgi, mazums kā, bet tas jau nenozīmē, ka terapija beidzas, turpinam lietot uz priekšu. Un arī regulāras vizītes pie ārsta ir vajadzīgas, lai kontrolētu tos zāļu izmaiņas, kā man tagad būs, piemēram, es drīzāk kaut kas pamainīsies. Jā, atklāt ar ārstu nevajag arī neko slēpt, nevajag domāt, es tādu nepastāstīšu, viņai varbūt noklusēšu kaut ko, ja man kauns vai ko padomās. Jā. Te mēs esam atpakaļ pie stereotipiem vecajiem labiem, ko par mani padomās. Jā, un tajā brīdī, kad es sāku veidot mentālās veselības saturu, kad es sapratu, ka man ir bipolārie, dabūju diagnozi, tad man bija zaļā gaisma, es varu. Jo man ir pamats to darīt.
Man ir diagnozes, varu veidot šādu saturu. Viss. Jā, tā tad man ir uzreiz iespēja dalīties ar informāciju. Ko par mani padomās? Nu, ziniet, es jums teikšu tā. Cilvēki domā tikai par sevi. Un ja jūs uztraucaties šausmīgi, ko par jums padomās, varat neuztraukties, par jums neviens nedomā. Tā ir. Skaisti, šitā tā ir, jā. Katrs tālāk par savu darbu neredz, katrs vienkārši visur redz sevi. Un ja jūs saņemat kaut kādus komentārus, tie komentāri nav par jums. Tie ir par tiem cilvēkiem, kas jums raksta. Jo pat saņemot bildes, piemēram, mēs vienmēr meklējam pirmo ko sevi. Mēs nemeklējam kaimiņu, pareizi, mēs nemeklējam labāko. Kādies izskatās tur Kārlis? Pilnīgi vienalga, kā es tur iztos. Nu jā? Tas ir gudrā. Bet tas ir fakts, vienkārši ir jādomā tikai uz priekšu. Ja ir vēlme dalīties un sniegt kaut informāciju vērtīgu, ir jādara tas. Un nevajag klausīties nevienu, jo cilvēki domā tikai par sevi, redz sevi, un tas, ka, piemēram, jums ir kaut kāda tur pumpa, es atvainojos uzmetusies, nevienu tas neinteresē. Paldies. Nevienu neinteresē, tavu pumpu var likties mierā, neviens 100 punkti, ja es nebūtu pateikusi, neviens viņu nebūtu pat pamanījis. Tagad turmāk viss podcasts ir zoomiņš šeit uz manu pumpu. Nevienam tā pumpa neinteresē. Mani? Tikai, redzi? Wow. Tieši tik vienkārši. Lūk, tā kā, ja jūs gribat kaut ko sākt darīt, vai ja jūs vēlties dalīties, darat to priekš sevis, jums būs gandarījums, jums būs prieks, jūs varēsiet kaut kā sevi vairāk izpaust, un šis gadsimts ir par sevis izpaušanu, lai to darīt pat nevajag, nezinu, ko pietiek ar telefonu, 2 podziņām un uz priekšu. Un es tikai saprotu, man nemaz nevajag tos laikus, tā kā jūs nospiedāt laiku iepriekš, kad es lūdzos, spiediet apakaļ, iztiksim bez. Jo priekš kam vajag tās sirsniņas, tas sasauc sirsniņu, bet tomēr tas ir tāpēc, ka tas uzreiz pabīda saturu tālāk, tā kā spiedienu, lai mūs redz vairāk cilvēki. Labi, pastīsimies, kas notiek. Jā, un lai šī informācija nokļūst pie vairāk cilvēkiem, un kas zina, varbūt kādu mēs arī iedrošināsim, uzsākt kaut ko jaunu, uzsākt, es nezinu, savu sapņu piepildījumu, darīt savus mērķus, nevis tikai domāt un rakstīt katru gadu jaunajā mērķu plānotājā savus sapņus un mērķus un neko nedarīt. Nu, tā kā ar janvāru sāku skriet. Jā. Ar 1. janvāru, tad ar 2. tad ar nākamo janvāru. Jā. Tā kā, ja kaut ko gribās, tas ir jāņem un jādara tagad, un es esmu tikai vienīgi par to. Super. Vai mums ir vēl ko runāt? Es domāju, ka mēs varam noslēgt šīs pozitīvās nots. Dariet, ejiet, celieties, viss notiek dzīvē. Procesā iemācīsieties, tā kā mēs ar pirmo podcastu. Mēs sākām bez kaut kādām ceremonijām, mēs varējām arī teikt, nu jā, man nav studijas, man nav gaismas, kādu es gribu, man nav šeit operators, kas mani filmēs no visiem rakursiem, tā mēs to skaisti, bet mēs tieši darījām. Ar to, kā mums bija tajā brīdī, ar tiem resursiem, kas mums bija tad. Man patīk, ka mēs izdomājam, ka no sākuma nepublicēsim, nosūtīsim kaut kādā 15 minūtēs tā, mēs vispār publicējam šo, un tad vienkārši daram. Un kāpēc tas saturs ir aizgājis, un man liels, es esmu sajūsmā. Un galvenais ir tas, ko sākam gribu nodot šajā brīdī, ka ir jādara ar tiem materiāliem un ar tiem resursiem, kas ir tagad, jo jums nekad nebūs perfektais brīdis, jūs varat aizmirst par to. Ja jūs gribat uzsākt kaut ko darīt un gaidat kaut kādu X momentu, kad jums viss tam būs, jums nekad nebūs. Un tad, kad būs pat arī jūsu iedomātais kaut kāds tur perfektais brīdis, jūs visticamāk neko neizdarīsiet, jo jums atkal liksies viss slikti. Īstais brīdis ir tagad. Īstais brīdis ir tagad ar tiem resursiem, kas ir tagad, ar to ideju, kas ir tagad, ir jāņem, jādara procesā, iemācīsies. Mums ir 3. podcasts, 3. raidījums. Es domāju, ka mēs esam labāki nekā pirmajā bijām. Mēs varam salīdzināt tikai ar sevi iepriekš, nevis ar citiem cilvēkiem arī. Mēs paši ar sevi skrienamies. Nav jēgas salīdzināt ar citiem, katrs ir pavisam tik atšķirīgs, tīpaši mūsdienās. Tā kā tikai ar savu to iepriekšējo variantu, kas ir darīts ar savu darbu, var salīdzināt savu darbu, kas iet uz priekšu. Tā kā tā, lai izdodās, lai veicās, mēs turam par jums īkšķi. Ja kādreiz vajag atbalstu iedrošinājumu, man var rakstīt tiešām. Man arī var rakstīt, man var uzticēties. Es vienkārši, man bija, vajag taču kaut kādu attieksmi parādīt. Kāda attieksmi ar slinkums atbildēt? Dievs, labi, čau, podcasts ir noslēdzies, paldies, ka skatījāties.